Ja arī tu vēlies tikt pie šautauta nākamajā video, tad noteikti komentē kaut ko apakšā. Noteikti seko man, kā arī spied laiku šim video. Čau! Mans vārds ir Kristīna, un man ir liels prieks tevi redzēt manā kanālā. Kā jau redzat pēc nosaukuma, šodien es jums parādīšu drēbes, kuras es esmu nopirkusi Humpalās. Ja nu tu gadījumā vēlies redzēt 5 iemeslus, kādēļ es iepērkos Humpalās, tad droši var nospiest uz I burtiņa šajā vai šajā pusē. Es īsti neesmu pārliecināta, bet tur ir viens no maniem iepriekšējiem video, kurus filmēju starp citu Nīderlandē, un tur ir 5 mani iemesli, kādēļ es iepērkos Humpalās. Kā arī neaizmirsīsim par šīs dienas šautautu, kas tiek 100 cilvēkam, un sakrāsim 200 laikus, lai būtu arī nākamais video. Kā arī, ja vēlies redzēt, kā šīs drēbes man izskatās virsū, jo es šajā video jums to neparādīšu, tad noteikti var piesakot man Instagramā, kaut kur šeit parādīsies arī mans niknējums Instagramā, jo es tur diezgan regulāri lieku jaunas bildes, lieku daudz storijus, tāpēc tur noteikti varēsiet redzēt lielu daļu no tām. Šobrīd dzīvoju Ventspilī, un šeit īstenībā ir diezgan maz tādu labu humpalu, bet starp visām tām es tomēr esmu atradusi arī kaut ko foršu sev. Pirmā lieta, ko es jums rādīšu, ir šāda te kleita. Tā kā krakla kleita, es pat īsti nevaru viņu tā nosaukt, bet viņai ir īsās rociņas, kā tēja kraklām, ir visā garumā podziņas, un jā, viņa ir šī tik tā gara, es ceru, ka jūs redzat, kā arī viņai klāt nāk jostiņa. Lūk, šāda tā jostiņa, tā kā pieskaņota tieši klāt. Te ir tāda burvīga kabatiņa, un man vienkārši patika, kā viņa man izskatās virsū, jo tā kā iesēnot to jostiņu, viņa tiešām ļoti labi izskatās, un man šķiet vasarā kādā ļoti siltā dienā būs vienkārši burvīgi. Nākamā lietiņa ir šāda te jaciņa, kurai nav podziņas, bet viņa ir tāda brīvi krītoša, un viņai ir tāda garāka apakšiņa, kā arī garās rociņas. Man vienkārši ļoti patika, tā ir melnā krāsā, vienkārši parasta, diezgan klasiska ar tādiem ziediem, un man šķiet, ka vienkārši viņa tiešām tāda parasta, kuru var pievilkt klāt gandrīz pie visa. Tad nākamā lietiņa patiesībā nav tāda, ko es nopirku, bet man viņu atdeva drauga māsa, tāpēc varbūt tas skaitās kā humpalas, tāpēc, ka tas tīri teorētiski ir lietots. Un tas ir šāds te krekliņš, un man šķiet, ka šādi krekliņi man ir diezgan tipiski, tāpēc, ka man tādi ir bijuši diezgan daudz. Un jā, šim te ir garās rociņas, taču viņas var atlocīt, jo šeit ir šī te lieta, kur es nezinu, kā sauc. Priekšā man patīk ir podziņas, un viņa ir diezgan brīva un vienkārši, kā arī sarkanā krāsā. Un kā jau jūs zināt, man sarkana krāsa ļoti patīk. Aizmugurīte arī pavisam vienkārša un nedaudz garāka nekā priekšā, tāpēc jā, ļoti forši. Nākamā lietiņa, ko es jums rādīšu, patiesībā ir no Rīgas. Es šo te blūzīti nopirku vienā reizē, kad es braucu pie vecākiem, un es viņā absolūti iemīlējos jau, ka viņa stāvēja vēl uz pakaramā. Tā ir šāda te vienkārša blūzīte. Viņa ir burtiski kā šūta uz mani. Man ļoti patika tas, ka šeit ir uztaisīts, es nezinu, kā to sauc, bet vienkārši saudums tā kā iet uz turieni, tāds tā kā, es nezinu, faltītes tās ir. Un jā, šeit ir šī līnija, kas tā kā šķir gurnus. Aizmugurē ir rāvējslēdzējs līdz pat gandrīz apakšai. Un jā, man šķiet vienkārši viņa absolūti burvīgi izskatās. Man arī ļoti patīk šis te ziedu printiņš. Tur citu tā ir viena no manām mīļākajām blūzītēm, kuru man šķiet es arī velku visbiežāk. Nākamā lietiņa man arī atdeva drauga māsa, tāpēc tas tā kā neskaitās kā pirkts, bet vienkārši, par cik tas ir lietots, tas arī parādīšu jums. Sekojiet Instagramā, jūs noteikti atpazīstat, jo man ir vairākas bildes ar šo krekliņu. Un jā, es viņā pilnībā iemīlējos, kā es viņu ieraudzīju. Pirmais, kas man ļoti patika, ir tas, ka šeit ir 2 striķīši, kurus var sasiet priekšā. Man patīk šis te V griezums, tas ir mans top griezums, man šķiet. Kā arī viņam šeit ir, es nezinu, kā to sauc, mazi tā kā volāniņi, kas man šķiet vienkārši ir tāds patīkams mazumiņš klāt visam. Un viņš ir patiesībā brīvi krītošs, diezgan vienkārši, ir pusgarās rociņas. Un aizmugurīte ir nedaudz garāka nekā priekša, kā tas ir vairumā krekliņa tagad mūsdienās. Es tik daudz runāju, ka man vajag nedaudz atpūtiņu. Man šeit ir mana garšīgā latte iekšā, man nenormāli garšo.
Un tagad jau atguvuši spēkus, varam doties tālāk šajā video. Ak, Dievs, nākamā lieta, ko es jums parādīšu, tā ir vienīgā lieta, kurai es zinu cenu, tāpēc, ka viņa vēl joprojām atrodas šeit, bet vienkārši man nenormāli patīk. Es parasti humpalās nepērku apavus, jo man šķiet tas nav īsti higiēniski, taču ieraugot šīs kurpes, es vienkārši nespēju novērst acis. Lūk, šādas te kurpītes. Šīs ir oriģināli no Lindeksa. 39. izmērs tieši manējais izmēriņš. Viņas visas ir klātas glitteros un viņas vienkārši spīd. Pat man šeit tumsā viņas spīdētu. Papēdis ir apmēram kaut kādi 15 centimetri, ja nemaldos, tāpēc man viņās ir diezgan grūti pastaigāt, tāpēc, ka es esmu pieradusi staigāt uz apmēram 10 centimetriem, bet uz 14 vēl nē, tāpēc es vēl tā kā cenšos pierast pie šiem apaviem un nestaigāt tā kā līkas sienāzis. Bet šīm bija cena 2,88, kas man šķiet absolūti lēti. Viņām bija 20% atlaidi tajā brīdī, kad es pirku, jo tā viņas maksāja 3,60. Bet es vienkārši esmu iemīlējušies šajos apavos. Man šķiet, vienkārši smukākas kurpes man nekad nav bijušas. Un es arī ceru, ka es kādreiz viņus uzdrošināšos uzvilkt, nevis tikai turēt skapī. Par cik novērsāmies no blūzītēm un tādām lietām, tad tagad pastīsimies svārkus. Un tie man, diemžēl, ir tikai vieni, jo svārki man patīk, bet es nekad nespēju atrast sev piemērotus svārkus, jo es esmu diezgan gara. Un līdz ar to man visi svārki ir tā kā mini svārki. Bet lūk, šādi te parasti. Viņi ir nedaudz īsāki kā standarta zīmuru svārciņi. Viņiem aizmugurē ir tādas tā kā gumīņas. Es nezinu, tas tā kā ir kā dekorācija domāts vai kas, bet, nu, lūk, šādi pavisam vienkārši pelēki. Man patiesībā ir līdzīgi, tikai garāki pelēki, bet, nu, tas nekas. Aizmugurē ir vienkārši rāvējslēdzējiņš. Un jā, man šeit vienkārši ļoti skaisti izskatās kopā ar kādu blūzīti. Ja nemaldos, šos svārkus es atradu Humānā, un man šķiet, ka tajā brīdī bija atlaides, un es viņus dabūju par 75 centiem. Diemžēl, jā, ar pārējām lietām es neatceros cenas, bet, nu, šie vienkārši man tā iekrita atmiņā. Un tagad pēdējās 5 lietiņas būs tādi džemperīši krekliņi. Pirmais ir šāds te vienkārši meža džīņu krekliņš. Viņš ir caurspīdīgs, tāpēc es viņu velku, ja velku, parasti velku apakšā ar kādu krekliņu. Man ir vienkārši tāds bordo lencīšu krekliņš, tad viņš tur ļoti labi dara. Un, jā, šis te krekliņš ir ar pusgarajām rociņām, šis te šūms. Un agrāk man, kad es mērīju tādu tipa krekliņus, man vienmēr šķita, ka es izskatos pēc pieaugušas sievietes, kas ir uzvilkusi maza bērnu kleitiņu, knapi iespiedusies viņā iekšā. Bet par brīnumu šis tā neizskatās, viņš tiešām izskatās jauki, un man ļoti patīk tas tā izceļ vidukli. Patiesībā nākamā lietiņa, ko es jums rādīšu, es uz viņu ilgi skatījos veiklā, jo es nevarēju saprast, vai es īsti viņu gribu vai negribu. Bet tas ir šāds te krekliņš. Viņam ir garās rociņas, un viņš ir tiešām vienkārši krēmkrāsa ar košu oranžu un melnu. Un tas iemesls, kādēļ es viņu skatījos, jo man šķita, ka viņš nedaudz izskatās pēc kaut kāda sporta krekla vai kā tam līdzīgi, viņš nedaudz atgādināja sportistus. Bet uzvelkot, man likās, ka viņš izstās diezgan labi, un man šķiet, ka viņu ikdienā var ļoti forši sakombinēt, piemēram, ar biksēm vai ar svārkiem, un izskatās diezgan vienkārši, bet tajā pašā laikā tu esi sapucējies. Nākamo lietiņu man arī iedeva drauga māsa, tāpēc tas tā kā neskaitās pie tā, ko es esmu pirkusi, bet nu tomēr. Lūk, šāds te krekliņš ar pusgarajām rociņām, svītrains, un viņam arī apakšā ir šis te, kā viņu sauc, un jā, man šeit vienkārši jauki izskatās, viņš ir diezgan pieguļošs man, un man ļoti patīk. Aizmugurīt viņam arī ir vienkārši parasta, un man šķiet, ka ļoti smuki izskatās kopā ar jebkādām biksēm. Lūk, jau esam klāti pirms pēdējai lietai, un tas ir šāds te krekliņš blūzīte, kurai klāti vienkārši parasti volāniņi, un viss pārējais ir pilnīgi vienkārši, pilnīgi parasts krītošs audumiņš. Aizmugurē arī šāds te volāniņš, te ir aizpogājams uz podziņu. Viņam ir garās rociņas. Un man ļoti patīk tīpaši šī te košā spilgtā sarkanā krāsa. Es pat nezinu, vai viņa kamerā var redzēt tik spilgtu, cik viņš ir dzīvē, bet tiešām tāds indīgs, tieši tāds, kāds man patīk. Un man šķiet, ka viņš ļoti labi izskatās uz auguma. Un viņu var kā vilkt tiešām uz saviesīgiem pasākumiem, tā arī ikdienā.
Tad jau arī pēdējā lieta beidzot, un tas ir šāds te džemperīts rozā, un jūs šo džemperīti varējāt redzēt manā pēdējā, ja nemaldos, bildē Instagramā. Un šis man atgādina tādu Barbie rozā, tiešām ļoti koši rozā, un viņam uz rociņām ir tādi kā volāniņi. Šīs ir pusgarās rociņas, ja nu kas, man sākumā uz pakarmā likās, ka tās būs pilna izmēra rociņas, bet arī ir brīvi krītošs, un viņš ir diezgan staipīgs. Aizmugurē šāds te griezumiņš, kuru es pat sākumā nepamanīju. Vienkārši, bet man šķiet tomēr ar rociņu. Tas arī bija viss šim video. Es ceru, ka tev patika, un ja tev patika, noteikti nospied laiku. Arī abonē manu kanālu, lai nepalaistu garām manus jaunākos video. Kā jau teicu, tiekam līdz 200 laikiem, lai tiktu pie nākamā video, un tad jau tiekamies nākamajā reizē. Tā!